Pastiprinot bailes no Trešā pasaules kara, sāksim. Papildus notikumiem Ukrainā un Krievijā, kā arī nedēļām ilgajai ASV un Irānas gaisa kampaņai, tuvojas ASV un Krievijas konfrontācija. Varbūt pēc dažām dienām. Kaujas vietā. Kubas krasts, Krievijas naftas tankuģis steidzas uz salu. Neilgi pēc manis izteiktā brīdinājuma par Kubas tankuģu krīzi, mēs tagad esam šeit. Šodien īsi apskatīsim Kubas problēmu, tad pievērsīsimies tankuģim, kas ir šī gadījuma centrā un saistīts ar Atlantīdu, Airbud noteikumu un manu lēno iegrimšanu neprātā. Šī sāga sākās 3. janvārī, kad ASV uzsāka īpašo Maduro operāciju un arestēja Venecuēlas prezidentu. Bija laiks, kad ASV izvēlējās īsus konfliktus. Pēc tam Baltais nams de facto kontrolēja Venecuēlas ārpolitiku. Tas nozīmēja pārtraukt subsīdēto jēlnaftu, ko Maduro sūtīja uz Kubu. Iedrošināts ar šo operāciju, Trumps izsludināja naftas embargo, karantīnu pret Kubu un draudēja tarifiem valstīm, kas to pārkāptu. Gandrīz visi ir ievērojuši šo prasību, arī Meksika, kas iepriekš bija Kubas galvenais partneris. Pēdējā naftas piegāde Kubai ieradās 9. janvārī. Kubai dienā vajag ap 100 000 barelu naftas, lai tā normāli darbotos. Sala pati spēja saražot tikai 40 000 barelu, atstājot 60 000 barelu deficītu, kas jāaizpilda. Kuba uz laiku paliek bez elektrības, valdībā pieaug izmisums. Kubas galvenā cerība bija saņemt naftu no Krievijas. Tāpat kā Kuba izmisīgi meklē naftu, Kremļa vadība izmisīgi meklē pircējus, vismaz pirms Irānas kara. Un tarifu draudi Krievijai faktiski bija bezjēdzīgi. Gandrīz visa tirdzniecība starp Krieviju un Amerikas Savienotajām valstīm apstājās līdz ar iebrukumu sākumu Ukrainā. Baltā nama plānos tarifu draudi nebija vienīgais izpildes mehānisms. Pie Kubas patrulē vairāki ASV krasta apsardzes kuģi, gatavi pārtvert neapbruņotu tankuģi, kas mēģinātu piestāt salā. Es uzsvēršu vārdu neapbruņots, jo tas būs svarīgi vēlāk. Ir bijuši gadījumi ar tankuģiem, kas centās nopļūt Kubā. 5. februārī kuģis Ocean Mariner izbrauca no Kolumbijas ar 84 000 barelu naftas, kā galamērķi norādot Dominikānas republiku. Nedēļu vēlāk tankuģis pēkšņi devās uz Kubu. ASV krasta apsardze nodrošināja, ka Ocean Mariner nonāk Dominikānas republikā, kā deklarēts. Februāra vidū Seahorse pameta Krieviju ar 200 000 barelu naftas, dodoties pāri Atlantijas okeānam, iespējams uz Kubu. Marta lielāko daļu tas nekustīgi dreifēja Atlantijas okeāna vidū, bez redzama mērķa. 17. martā tas atkal devās uz Karību jūru, šoreiz dienvidu austrumos no Kubas, iespējams uz kādu no salu ķēdes galamērķiem. Ziņojumos minēta Trinidāda un Tobago, iespējams arī Venecuēla. Ķīniešu uzņēmumam pieder Seahorse, var spekulēt, kas šeit noticis. Tādējādi, pārvadājot Krievijas jēlnaftu, tika iesaistīta arī trešā valsts. Atšķirībā no Krievijas, ASV ir ciešas tirdzniecības attiecības ar Ķīnu. Uzņēmums aiz Seahorse varētu būt politiski piespiests apturēt plānu. Pēc tam tas dīkstāvēja Atlantijas okeānā, līdz atradās jauns pircējs, neskaidra Karību valsts, kas nav Kuba. Šie divi gadījumi bija tikai ievads. Un tagad mēs strauji tuvojamies galvenajam notikumam. 9. martā Anatolijs Kolotkins atstāja Krieviju, lai izjokotu citus, kā galamērķi norādīja Atlantīdu, ASV. Kuba bieži tiek saistīta ar Atlantīdu, un varbūt ASV daļa norāda, ka Trumps vēlētos valdīt pār Kubu. Ja tas nerīkosies kā Seahorse un neapstāsies okeānā, Kubu varētu sasniegt 23. martā. Uz kuģa Anatolija Kolotkina ir 730 000 barelu jēlnaftas. Kubā dīkstāvē ir naftas pārstrādes rūpnīcas, kas agrāk apstrādāja Venecuēlas jēlnaftu. Šīs tankuģis Kubai nodrošinātu vēl 12 dienas ar parasta naftas patēriņu, ņemot vērā 60 000 barelu dienas deficītu.
Protams, šī soļa globālais konteksts ir tas, ka tas notiek vienlaikus ar Irānas karu. Naftas cenas strauji pieauga un stabilizējās augstā līmenī. West Texas Intermediate cena ir nedaudz zem $100 par barelu. Neviens nezina, kāda tā būs, kad dzirdēsiet šos vārdus. Ja ir viens ekonomiskais rādītājs, kas nosaka ASV sabiedrības viedokli, tās ir degvielas cenas. Atbildība gulstas uz Trumpa administrāciju, lai tās saglabātu zemes. Tas nav viegli, ja faktiskā Hormūza šauruma slēgšana ierobežo 20% pasaules ražošanas. Tā kā nafta ir globāla prece, nav svarīgi, vai ASV pērk maz naftas no reģiona. Trumpa administrācija ieviesa atbrīvojumu dažiem Krievijas naftas eksporta darījumiem. Tas ļautu valstīm importēt Krievijas naftu, nebaidoties no sankciju draudiem no Amerikas Savienoto Valstu puses. Tas palielinātu piegādes apjomu un ierobežotu cenas, taču Kremlis tādā veidā saņemtu ekonomisko palīdzību, iespējams caur sarežģītiem soļiem. Šis atbrīvojums attiecās tikai uz tankuģos esošo naftu, kas ir jau pēc tam, kad Krievijas naftas uzņēmumi to pārdevuši. Krievijas nodokļu iestādes iegūst no nākotnes pārdošanas cenas pieauguma, jo nākamais pircējs cer, ka tas varētu atkārtoties, pat ja atbrīvojums to izslēdz. Ja Trumpa administrācija to izdarīja vienreiz, pastāv liela iespēja, ka tā to darīs vēlreiz. Es apspriežu šo tēmu, jo ASV nesen pagarināja atbrīvojumu Irānas naftai, radot maldinošus virsrakstus, it kā ASV būtu atvieglojušas sankcijas valstī, ar kuru tās karo. Problēma šeit atkal ir sarežģītāka nekā norāda virsraksti. Irāna nesaņems vairāk naudas no tirzniecības, ko pieļauj šis atbrīvojums. Tas mainīs pircēju nākotnes gaidas un radīs izkropļotas sekas, ja vispār kāda nafta var izkļūt no Hormuza, kas Krievijai nav problēma. Varbūt visvairāk man nepatīk tas, ka pašreizējā politiskās polarizācijas laikmetā ir grūti runāt par ārpolitikas niansēm. Dažreiz piespiedu pasākuma ietekme nav tik nekaitīga, kā to varētu apgalvot valdība, bet arī netik katastrofāla, kā apgalvo opozīcija. Būtība ir tāda, kā jau iepriekš esmu teicis, atbrīvojums Irānas naftai ir tikai īslaicīgs triks, kas sniegs tikai īslaicīgu atvieglojumu pasaules naftas patērētājiem, palīdzot novājinātajam Irānas režīmam, lai gan netik ļoti, kā dažkārt norāda sabiedriskās diskusijas. Ņemot vērā visu šo dīvaino notikumu, var saprast, kāpēc kaut kas dīvains varētu notikt arī Kubā. Atbrīvojuma galvenās sekas bija importa atvēršana uz Indiju. Krievijā tika spekulēts, ka atbrīvojums nozīmēs ASV atļaus naftas importu uz Kubu. Oficiālajā tekstā nebija minēts, ka kādas valstis būtu izslēgtas no atbrīvojuma. Tas bija Airbud noteikums naftas sankcijām. Ak, tiem no jums, kuriem nebija tas prieks uzaugt patīkamākā laikā, kas pazīstams kā 90. gadi, Airbud bija filma par suni, kurš spēlēja pamatskolas basketbola komandā. Jūs varētu jautāt, kā tas ir iespējams? Noteikumos nebija skaidrs aizliegums suņiem spēlēt basketbolu. Tas ir reāla lieta ar Wikipēdijas lapu. Lai gan šāds likuma caurums šķiet piemērots profesionālajai cīņai, nevajadzētu aizmirst, ka pašreizējais ASV prezidents ir WWE slavas zāles dalībnieks. Tāpēc Krievija mēģināja izmantot iespēju. Trumpa administrācija izdeva jaunu atteikuma dokumentu, kurā Kubai tika liekta piekļuve, pielīdzinot to Ziemeļkorejai un Krievijas okupētajai Ukrainai. Tā nu mēs esam šeit. Īsi komentēšu, cik muļķīga bija šī cerība, jo tā nesaprot atteikuma būtību. Pašlaik Kuba nesaņem nekādu naftu. Tas palielina piedāvājumu pārējai pasaulē, pat ja šobrīd dzīve uz salas ir ļoti smaga. Ja Kuba tiktu atvērta, globālais pieprasījums pieaugtu un ASV patērētājiem cenas kāptu. Galvenais šīs izrādes mērķis ir samazināt patērētāju cenas ASV. Trumpa administrācija atsakās piekāpties, un tagad esam uz sadursmes ceļa. Interesanti, ka Krievija nodrošināja Anatoliju Kolotkinu ar jūras eskortu caur Lamanša šaurumu.
Nav slikti, ņemot vērā Eiropas motivāciju aizturēt ēnu flotes tankkuģus. Patiesībā Francija vakar aizturēja ar viltus karogu peldošu Krievijas tankkuģi. Jo augstākas naftas cenas, jo vairāk naudas tas liedz saņemt Kremlim. Apvienotās Karalistes jūras spēki uzraudzīja Anatoliju Kalotkinu, šķērsojot kanālu. Tomēr nekādas darbības netika veiktas, vismaz nekamēr to pavadīja eskorts. Eskorts, ienākot Atlantijas okeānā, atdalījās no Anatolija Kalotkinā. Tāpēc šķiet, ja Amerikas Savienotās valstis vēlas apturēt tankkuģi, tās to var izdarīt. Neviens no ASV krasta apsardas necietīs, pieņemot, ka Krievija uz klāja nav izvietojusi jūras kājniekus. Ja pieņems, ka Krievija nav izvietojusi jūras kājniekus uz klāja, Kremļa aprindās arvien vairāk runā par šādu rīcību, bet līdz šim tā ir bijusi tikai runāšana. Ja jūras kājnieki ir uz klāja, kāpēc Kremlis to nav publiski paziņojis, lai atturētu ASV no iejaukšanās? Krievija šķiet atklāja savas kārtas, atsaucot eskortu, vēl nepietuvojoties Amerikai. Maskavai nav iespēju. Maskavai nav spēju projicēt spēku tik tālu, jo lielākā daļa resursu tiek patērēta Ukrainā. Ir arī Monroe doktrīnas jautājums. Ņemot to vērā, ir skaidrs, ka Amerikas Savienotās valstis uzkāps uz Anatolija Kalotkina klāja, ja tas mēģinās sasniegt Kubu. Ja Kubas valdība saņems šo glābšanas riņķi, tāpēc tam saņems vēl daudz šādu glābšanas riņķu. Tad pēdējie 2 mēneši, kas noteikti ir karantīna un noteikti nav blokāde, būs bijuši veltīgi. Apzinoties Anatolija Kalotkina aizturēšanas neizbēgamību, Kremlis tādēļ uzdos kapteinim meklēt citu vietu naftas izkraušanai. Kremlis uzdos kapteinim meklēt citu naftas izkraušanas vietu. Tomēr vismaz pagaidām tankkuģis turpina ceļu. No otras puses, jāatzīst, ka Irānas karš ir radījis jaunu Amerikas Savienoto Valstu ievainojamību. Irānas karš ir atklājis jaunu Amerikas Savienoto Valstu ievainojamību. Kremļa vadībai vairs nav jānosūta sveicieni pāri okeānam. Tagad jānosūta palīdzība uz Irānu. Tagad patiesībā to izdarīt ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, un draudi ir tik noderīgi, cik ticama ir iespējamā rīcība pēc tiem. Krievijai nav liela ieroču ražošanas rezerves potenciāla. Drīzāk galvenās jomas, kurās Krievija ir sniegusi palīdzību Irānai, ir izlūkošana un mērķi norāde. Ja Krievija grib efektīvāk draudēt ASV, tai jāveicina ciešāka sadarbība šajās jomās. Iemesls ir mēroga ekonomija. Ir ārkārtīgi dārgi izveidot izlūkošanas tīklu gan uz Zemes, gan orbītā. Bet, kad tas ir izveidots, dalīties ar savām zināšanām ir ļoti lēti. Amerikas Savienotās valstis turpina sniegt Ukrainai tādu pašu palīdzību, lai gan Trumpa administrācija atsauca fizisko palīdzību. Tas ir tas pats princips darbībā. Tomēr Krievija zināmā mērā var draudēt pastiprināt izlūkošanas apmaiņu. Turklāt Krievija kopš licences iegādes no Irānas ir mainījusi šaheda dizainu. Esmu pārliecināts, ka Irāna vēlētos piekļuvi šiem uzlabojumiem, īpaši mākslīgā intelekta mērķu norādes sistēmām. Šos draudus būtu vieglāk īstenot nekā kodola iznīcināšanu. Tā var būt krīze Kubā, taču tai nav Kubas raķešu krīzes tūlītēju kodola draudu. Ja es būtu Kubas vadītājs, būtu ļoti noraizējies. Es personīgi neesmu tik noraizējies, lai šobrīd raktu pretatomu patvērtni. Ja šī būtu vienkārša sarunu problēma, būtu arī vienkāršs risinājums. Krievija vēlas pārdot naftu Kubai. Savienotās valstis nevēlas, lai Irāna iegūtu Krievijas izlūkdatus. Tātad veiciet darījumu un abām pusēm būs labāk. Koalīcijas partneriem var būt sliktāk, bet ASV un Krievijai labāk. Sarunas šeit nav tik vienkāršas. Apspriežot sarunu ceļā panākt vienošanos efektivitāti, bieži pieņemu par pašsaprotamu darījumu pārbaudāmību. Tas ir zems slieksnis, ja strīds ir par teritoriju. Varat fiziski novērot, vai Krievija ir šķērsojusi robežlīniju. Diemžēl to nevaram teikt par izlūkošanas palīdzību. Tas viss ir tikai baumas, ieskaitot pašreizējās apsūdzības. Baumas, kam ticu, tomēr tās ir tikai baumas. Katru reizi, kad Kremlis pārkāpj vienošanos, līdz ASV izlūkdienesti to atzīst, būs aizkave. Līguma ceļā šo novērojamības problēmu var apiet, taču tas prasītu pacietīgu Kremli, kam ir daudz ko zaudēt. Tas nozīmē, ka Kremli varētu sodīt par krāpšanos, un tas domā par ilgtermiņa sekām.
Nezinu, kā ir ar jums, bet pēdējā laikā man pazīstamais Kremls ir nepacietīgs, un tam gandrīz nav ko zaudēt. Mēs jau esam bijuši šādā situācijā, bet tāpat nekur nenonācām. Kremlis ir izteicis līdzīgu maiņas piedāvājumu, solot pārtraukt palīdzību Irānai apmaiņā pret to, ka Amerikas Savienotās valstis pārtrauc palīdzību Ukrainai. Tā pati novērojamības problēma. Tas pats ticama darījuma trūkums. Tātad, es nezinu, kā šī konfrontācija beigsies. Ja es zinātu droši, tad abas puses arī zinātu droši, un mēs neatrastos situācijā, kur viena puse cenšas liekt piekļuvi Kubai, kamēr otra puse jau ir 3/4 ceļa līdz blefa atklāšanai. Vienu gan es zinu ir tas, ka šī ir ļoti saspringta situācija, kas nesaņem pienācīgu mēdīju uzmanību. 2026. gadā mums nebūs atelpas. Apskati kādu no šiem jautrajiem video, kamēr es paņemšu 24 stundas, lai atgūtos. Ja patika video, nospied patīk, dalies, abonē un tiekamies nākamreiz. Uz redzēšanos!